Labrīt! Šodien ir 14. augusts. Ir tur cita tēma, ir rakstīts labot nodarīto, bet es runāšu par tēmu pilnīgi vesels. Reiz es vienu klusāk bišķi. Jo zini, vēl atņems mūziku, atņems manu viģiku, jo šodien ir, es pamodos bišķi iepriekš, bet, kamēr te visu sastāda, jau ir 6:58. Un es labāk stāstīšu, kā man gāja vakar pie ārsta. Es kārtoju to pensiju, gribēju kosīt, par garīgo kropli kosīju. Es jau zinu, man jau ir draugi tādi arī, kur ir garīgi kropļi. Ja jau ir šitais te invaliditāte, ja invaliditāte ir, tad tas ir kroplis. Jo manai mammai bija visi kropļi un vārguļi. Tas ir no mammas, tā. Un es jau kā teicu, arī gribēju būt garīgais kroplis. Jo tas nav tā, ka pensiju kārtot, tā ir invaliditāte. Es tur uzzināju. Bet invaliditāte vai garīgs kroplis, tukša muldēšana, bet pilnīgi vesels. Es paceļu savu sirdi un rokas, pateicība, mīlestība. Zinu, vakardien, visu dienu jau ar riteni braucu, un sākās man tā spēlīte galvā. Tādā, man pateiks to, es pateikšu to, man pateiks to, es pateikšu to. Es jau tur rakstu īziņas, man tur saka, ka es Napoleons. Kāds tur Napoleons? Tad jau aizbraucu 10:30 pie sava narkologa. Ar to normāli papļāpāju. Normāls vecis, normāls. Kāda normāls? Protams, ja normāls, ja es jau vairāk pa 6 mēneši neko nelietoju. Ja jau aiziet, tur nemānies, viņš normāls ir. Neko viņš tādu ļoti normāls, neko neprasa vispār. Es tik viņam runāju stāstu, par tām pensijām mēs tur runājam, par to. Runājam, kāpēc. Es viņam prasu, izraksti man tos, es esmu dzirdējis pie psihiatra, gadu var iet. Visu pa brīvu, viņš saka, uzprasīsi tam garīgo kropļu daktarim. Tas man labāk patīk, zini, tur visādi, kas tik tur pa nosaukumiem galvā, es jau kā teicu. Tāds joku raidījums, bet, karči normāli. Uzprasīšu garīgo kropļu daktarim. Tīpā, lai tas neko negrib dot. Es sapratu, ka, ja tas daktars kaut ko dod, labi, tas pēc tam. Bet, tur viss normāli. Tur kā vienmēr galvenā ir māsiņa, izmēra asiņu spiedienu, es novelku kraklu, pārbauda katru kvadrātmilimetru uz ādas, vai nav kāda tīdurta, visu pārbauda. Mēs ar daktaru runājam par man garšo ļoti tās lašas asakas. Maksimāli viņš jau zina, ka 4,50. Mēs tur pļāpājam, kāpēc citu tāda sāļāka ir, citu tiešām tāda garšīgāka. Tur apspriežam, viņš saka, ka tur slapjumā varbūt viņas griežās. Es saku, varbūt kāds sāls kunkulis tur trāpījies ir. Ka viņš normāli apspriežamies. Un tā māsiņa, kā tu jūties? Es jau vakar no rīta biju uzrakstījis, kā es jūtos. Man te ir. Jūtu aplis, redzi? Jūtu aplis man ir. Ķībā. Es te zinu, kad ir garīgā, galaktiskā, jūtu, emocionālā un fiziskā. Viņi man prasa, kā tu jūties? Es viņai arī saku, kad es esmu dusmīgs un riebums, man ir riebums. Jo, kā es jūtos? Es saku, tāpēc man tās dusmas ir bailīgs, vēl esmu bailīgs, jo, ka iedzen to zvēriņu stūrī, viņš lec virsū, un līdz ar to man ir tās dusmas un riebums.
kā es jūtos vēlreiz? Es jau zinu, kā sāku domāt, kā es jūtos. Saku, asinsspiedienu tikko izmērīja, 139 uz 89 teica, ka labs. Kā tu jūties? Vēl tu zini? Es saku, no kurā doktora viedokļa tu gribi zināt, kā es jūtos, vai ko nesaprotu, ko no manis grib? Ķipa grib, lai es pasaku labi vai slikti, tādas jau jūtas nav. Iekrita, un tās doktors tai māsiņai uzreiz kaut tu pasaka, mierīgi uzreiz, tur kārtība ir. Viņš viņai visu kaut ko ļauj tādu, zini, viņam māk tur tik galā ar visiem, bet, ka jau jūt, tad mierā visu. Nu, tur viņš tik raksta, visu pierakstīja, es viņam stāstu, es jau kā jau, labi, viss beigsies, ka viņš izrakstīja divreiz vairāk tās tabletītes, es 2 paņēmu, tāpēc tagad aizgulējos, jau ir 7. Tagad stāstīšu, kā pie tā otra gāja, tās ir 15. Uzvārds tāds kā tam karalim Bush, kā Amerikas prezidentam, ka viņš bija pie ķieces jau garīgā kropļa doktora un Busha. Abi 2 garīgo kropļu doktori, aizgāju, ka viņš sāku bīdīt tekstu. Kas pa vainu? Es viņam tur stāstu, ka es tas Dieva dēla pusbrāļa brālis un, kāds es tur Napoleons ķīpā. Es iegāju veikalā, vai tur filmēju kaut ko, zinu, es jau gribu, jo viens ar filmēšanu tika dabūja to garīgā kropļa statusu, cits vēl kaut kā, bet visi normāli cilvēki, viens tur ir tāds bišķi savādāks, tas arī pensionārs. Tas tiešām tāds garīgs kroplīts. Un es jau mēģinu visu kaut ko darīt, bet man tā apziņa neļauj to darīt. Un es vēl tā, pa ceļa braucu, man uzprasīja viena māsa. Vai tiešām es esmu garīgs kroplis? Man liekas, es esmu normāls, man tā liekas. Bet, ja jau pienākas, tad pienākas, zini. Jo tu taču teica. Un tad stāstu tālāk. Un tas man tur visāds jautājums un viss kaut ko tas doktors. Es viņam saku, ka es garīgs kroplis atnācis pie garīga. Bet viņš man tādu normālu jautājumu. Kas man traucē darbu darīt? Es saku, man tur galva saslēdzās ar telefonu kopā, jo man Microsofts ir galvā ielīdis. Visu savu tekstu bīdu, kas man tiešām ir bijis, kad bārda bija, viss bija. Tā man bija. Un atkal viņš, es esmu strādājis tajā komisijā, tev nekas netraucē. Un tad man pazvana dēls, es tur pa motoroleri runāju, kur atslēga tā un tā, atvēroju. Un viņš saka, tu brauc ar motoroleri? Es saku, braucu ar motoroleri, un mašīnu arī braucu. Viņš saka, tā pakluso tu brauc? Es saku, nē, man taču viss vadīt apliecība, viss pilnīgi oficiāli. Es saku, tur tur ir arī... Tipa doktori, visādi tur doktori, kas zina, kas tiet autokursos. Tur ir visādi doktori. Viens saka 4. Viens tur vēl kaut ko, viens pieliekties, viens pirkstus pakustināt. Tur strauji iet viss. Bet, tie garīgo kropļu doktori, tie tur kaut ko kompjuteri redz. Un viņš man saka, ko tie doktori tev neraksta? To, nosūtījumu uz to darba nespēju. Ka viņi arī varot rakstīt, pat zobārsts varot rakstīt, pat mans dēls, kas mācīsies tagad 6. kursā, ka viņš 6. pabeigs arī drīkst rakstīt, bet cik es saprotu, ka tur kaut kāda atbildība ir, ka viņš sūta, kādā sakarā ir jāuzraksta, kāda man tā darba nespēja ir. Viņš uzreiz, tev ir vadītāja, es jau pakusonu, tev ir vadītāja apliecība, tev ir tas. Es viņam tur stāstu, ka gribu strādāt no 10 līdz 1, varbūt līdz 1:30, un ka tāda darba nav, un depo gāju, un Maksimā gāju, un Lidlā nemācēju aizpildīt anķeti. Jo es nemācēju, netiku galā ar to CV, man nav nemaz CV. Visu stāstu, ka varbūt man vajag iesniegumus no darba devējiem, ka viņi man neņem, jo es jau varam ar Reini, lai izsniedz, baterijas patirgot kaut ko. Bet viņš ir pilnīgi vesels. Otrais jau man pateica, pilnīgi vesels. Tad laikam sanāk, šitais atkal pateica, kad sanāk, kad man ir tomēr pie tā narkologa jāiet, tad man būs uz tiem 5 gadiem. Vēl pierakstīšos pie 3, jo viss pa brīvi ir. 3 lietas, labas lietas, kā saka, 4. vēlāk no visas sirds. Ja nē, tā nē. Sveiciens Mārim Medniekam. Šodien tāds raidījums tāds, kā man patīk. Tāds man raidījums patīk. Slēgtā reklāma TV Dēr Laurencio.
paceļam savus sirdis.